Nesmuko cilvēku klubs piedāvā analogu risinājumu digitālām problēmām. Raidījumā tiek lietota spēcīgā valoda, tāpēc bērniem skatīties neiesakām. Grams nikotīna nogalina zirgu. Mēs runāsim šodien par ko? Par feminismu. Par feminismu. Mēs par feminismu. Nesmuko cilvēku klubs. Šī jaunā sieviete izmantot kā aksesuārs un iemesls atbaidošu dzimumu stereotipu atrādīšanai televīzijā. Tas ir par ko tu tagad runā. Tas ir tas, pēc kā es atpazīstu mūsu tautieši jebkurā pasaules malā. Pēc kautrīgi noliektā, pārgudrā un nedaudz nogurušā skatiena. Tas ir visprecīzākais, kas ir minēts. Visprecīzākais. Es uzskatu visprecīzāk formulēt. Pirms tam nekur citur nekas tāds nebija redzēts. Nē, pirms tam nekur neviens tā mocīs nebija. Bet ja mēs pateiksim kaut ko par ebrejiem, tad ļoti iespējams, ka parādīsies nevis raksts, bet kaut kāds lēmums un mūsu... Es domāju, galvenais, ka televīzijas vadība mums reiz sodīs, ka mēs par žīdiem kaut ko. Tāpēc mēs arī par viņiem nerunājam. Nē, par žīdiem mēs... Par amerikāņiem mēs varam runāt. Varam. Sievietei Amerikas Savienotajās valstīs ir jāpacieš tajā mirklī, ja viņas vīrs, kā saka, ko viņš bija izdarījis? Atslābināja. Kā domā, šāda lieta varētu notikt mūsu valstī? Tā kā ar Hillary? Jā. Nu, ka tā lomā. Es domāju, ka ir notikuši, tikai mēs to vienkārši nezinām. Jā, dēļ šādiem mirkļiem ir vērts dzīvot.